Es esmu Inns Teterovskis, esmu diriģents, jauniešu kora balsis, mākslinieckais vadītājs jau teju 30 gadus, nedaudz mazāk. Un esmu arī brīvprātīgo projektu, Brīvprātīgi LV vadītājs, Nodarbinātības valsts aģentūrā. Un jau 3. gadu Īles baznīcas atjaunošanas fonda valdes loceklis, vienlaicīgi arī dziesmu svētku biedrības priekšsēdis un dziesmu svētku padomes priekšsēdētāja vietnieks, un burtiski tikko uzzināju, ka es esmu arī Nacionālās mūzikas padomes loceklis kultūras ministrijā. Pieņemu, ka ir vēl kaut kas, bet visu nosaukt es nevarēšu, jo esmu diezgan sabiedriski aktīvs. Visi nezin, tas bija pirms 7 gadiem. Apmēram, man šķiet, ka tas bija pavasars drīzāk nekā rudens, bet bija līdzīgi laika apstākļi. Lapas nebija. Un mēs bijām izbraucienā ar Santu Anču un braucām tieši garām šeit, no Dobeles, uz Auces pusi. Un kreisajā ceļa malā pamanīju pelēks mūrs, teica, ka vajag apstāties. Apstājāmies. Un durvis bija vaļā. Un ienācām, un es sapratu, ka šī ir vieta, kurā es gribu koncertu ar balsīm. Jo ir baznīcas nakts tradīcija jau vairākus gadus, un organizatori vienmēr mūs aicina ar balsīm, bet es saku, mēs baznīcās regulāri koncertējam. Nākat uz jebkuru koncertu. Bet tad es sapratu, ka šādā veidā, tas tāds tā kā misijas veidā, kad daram. Sazvanījos ar atbildīgajiem, noskaidroju, kam pieder. Pirms tam bija pašvaldībai, tad tanī mirklī jau bija atdots Lelbam, un tad uzzināju, ka ir tāda Sintija Liekniņa šeit. Zvanīju Sintijai un teicu, es gribu te koncertu. Un ja vietējie grib, ka šo baznīcu atjauno, tad taisam ar ziedojumiem, un kur ir zvans? Es prasīju Sintijai, tad viņa teica, tepat arī ir pie tām 2-3 stāvu mājām, mazais 2 māju ciematiņš tepat, kas ir aiz Muižas otrā pusē. Un tā arī sākās. Mēs no sākuma balsīm dziedājām koncertus tieši baznīcas naktīs. Atdzīvojās arī koncertdarbība, arī citi mākslinieki šeit uzstājās un sāka notikt gan kristības, gan kāzas. Un tad 2,5 gadu atpakaļ bija zvans no Arvīda Vērzes, no Rīgas mākslas un mediju tehnikuma. Un viņš teica, mēs ar saviem studentiem gribam kā savu eksāmenu darbu atjaunot interjeru Īles baznīcā. Nevis atjaunot, bet izveidot. Tad bija skaidrs, ir jādara, jo tas nav vairs tā, ka tas ir tikai man, vai es tikai to daru, bet ir skaidrs, ka kaut kā ir saslēdzies, enerģijas saslēgušās un vajag to darīt. Tad sapratām, ka ko darīt, kā izpētes viss tika veidots, un tad esam tik tālu, kā pēc būtības es ceru, ka tuliņ viss būs gatavs. Tikai tornis vēl pietrūks, bet tas ir nākamais pavasars. Gaidu no projektētāja, no arhitekta gaidu projektu. Viņš zina, kurš tas ir. Lūdzu projektu, lai mēs varam tālāk papīrus visus kārtot. Paldies. Sākumā droši vien tas ir tāds, zin kā, spīts droši vien. Jo man patīk, ja es kaut ko sāku darīt, ja es nolēmu kaut ko darīt, tad es gribu to izdarīt. Protams, man neprātā neienāca, ka tas būs tik laikietilpīgi, tik enerģijas un resursu ietilpīgi gan personiski, gan arī visiem tiem, kas palīdz. Jo tas nav tik vienkārši. Un man doma bija arī, ka es gribu visu to, kas ir vēsturisks, saglabāt un visu to, kas nāk jauns klāt, lai viņš ir saskanīgs, lai viņš ir stilistiski baudāms. Un tad es domāju, ka tas vienkārši apliecināja, ka ja jautājums ir arī otrā daļa, ko tas man deva, ir skaidrs, ka nav neiespējama lieta. Principā, ja tu gribi, tad tu vari izdarīt visu, tad vēlreizīt apliecinās. Tikai tā jau tāda mana doma, ar kuru es arī dzīvoju, ka pēc būtības nav neiespējama lieta. Vienkārši jautājums ir, vai ir pareizais laiks tam notikt. Tad šoreiz sakrit, ka ir pareizais laiks, jo ir nepilni 3 gadi. Mājā būs 3. gads, kopš šeit noskanēja pirmā kalts pie sienām. Un tad, principā, bez resursiem, bez tādas aizmuguras,
tikai ar tādu iedvesmu un iedvesmošanas spējām izdodās ļoti daudz ko izdarīt. Tas ir tas, ko man deva. Principā apliecināja, ka visu var izdarīt, un par tiem lūzuma punktiem, protams, bet viņi tieši diametrāli pretēji tādi, ka vienkārši ir asarām pilnas acis, ka es vairs nevaru, un tāpat laikā asarām pilnas acis, cik ārkārtīgi forši, ka laimīgi cilvēki šeit ir atnākuši uz koncertu, uz dievkalpojumu, tu redzi to prieku, ko tas tavs, ne darbs, bet tas tavs brīvprātīgais darbs, tavs mazais nedarbs. Droši vien tā jāsaka, nedarbs tas sanāk. Tāda sirdslieta, ka tas ne tikai tev emocionāli dažādi piepilda, bet arī citus. Par agri jau gribējās jau, ka ir arī tornis, bet tas noteikti viss būs vēl procesā un daudz kas saplānotais, nedaudz pārplānojās, jo procesā tu saproti var vēl labāk, var kaut kā vēl savādāk. Un protams, ka tas ir savā ziņā droši vien arī manas uzbāzīgās zvanīšanas rezultāts tā balva, jo, man liekas, nav neviens, kas nezin par to, ka šeit Īlē tiek atjaunot baznīcas. Un es tiešām arī centos tā, lai tas ir visiem, kas šeit dzīvo, lai tas ir svarīgi. Lai tas nav tikai tā, ka atjauno baznīcas, tad uzliek atslēgu un viss beidzās. Gribās, ka tā vieta dzīvo. Atdzīvojās un pēc tam dzīvo. Un, protams, ka, ko nozīmē Īlei, es domāju ļoti daudz ko, gan baznīcai, gan vispār. Tas, cik ārkārtīgi daudz ir tepat vietēji cilvēki, bez kuriem vispār nekas nekustētos. Jau pieminēja Sinti, Aldis Resens, Vilnis Strēlis, kas vienkārši te ikdienā dzīvo un visu laiku kaut ko dara. Dzēš tādus sīkos mazos ugunsgrēkus, kas pēkšņi parādās kaut kas varbūt nav izdevies vai izdarīts. Un man liekas, tā ir tā lielākā vērtība, ka tiešām, man liekas, ir izdevies panākt to, ka tas ir nevis kāda darbs, bet visu darbs. Nākotne, kā jau daļai minēja, lai šeit vienmēr ir kāds cilvēks, kam ir iemesls šeit būt, nevis garām tikai braucot vai šeit tad, bet tiešām, ka tā baznīca un arī visa apkārtne dzīvo. Un esmu ārkārtīgi priecīgs, ka gribētos cerēt, ka varbūt arī daļēji mūsu darbības rezultātā ir arī mūžais saimnieks un ka viss šis komplekss atdzīvosies un Īla būs tāda ar senas vēstures garšu, gan tāpat Pilskalns, tepat ir lībieši, gan Spārnkalns, gan daudz dažādu laikmetu vēstures te ir, bet man liekas tas svarīgākais, lai tā nākotnes elpa ir tā, kas turpina pievilkt cilvēku šeit, ne tikai atbraukt ciemos, bet arī dzīvot. Jo, ja būs mūži atjaunot, ja viņi būs publiski pieejami, tad noteikti būs arī cilvēkiem, kam būs darbs vairāk šeit. Un es vienkārši novēlētu, lai Īla nav vienīgā, kas tādā veidā vismaz vēsturiskā daļa atzimst un dod jaunu kaut kādu iedvesmu, bet lai tas notiktu arī citās, ne tikai Dobels novada pilsētās un vietās, bet lai tas ir tāds, lai tā ir tāda ikdiena, gribēt kaut ko, kas ir pieejams, uzlabot un padarīt vēl labāk. Un nākotnē, šai vietai, protams, draudzi, vismaz 200 cilvēku. Tā būtu normāli. Tā, man liekas, ir 11. Bet lēnām aug. Un arī tā doma, ka šeit, es gribētu, ka šeit arī dzīvo noteikti māksla, jo arī šīs ēkas arhitektūra ir ārkārtīgi skaista un interjers skaists, lai šeit ir. Es gribētu, ka te ir mākslinieki arī rezidents, dzejnieki, komponisti, ka šeit varētu braukt no visas pasaules, iedvesmoties skaistajā dabā, skaistajā apkārtnē, kas šeit ir Īlē, un radīt kaut ko paliekošu, ne tikai tiem, kas šeit dzīvo, bet vispār visai pasaulē. Tā kā es gribu, ka šeit brauc dzejnieki un komponisti un Īles iedvesmoti rada kaut ko jaunu.